Tātad abu komandu starta piecinieki šai cīņai. Valkai Valgai, Kristos Sāga, Kristaps Kandaks, Mārtiņš Berķis, Jurijs Aleksejevs un Jēkabs Rozīts. Tāds piecinieks uzsāk spēli Valkas komandai. Savukārt Jelgavai Gludītis, Zēbergs, Rubenis, Čavars un Šuļauskas. Interesanti, ka Kristaps Pļaunieks atkal nav devies starta pieciniekā. Šādu metodu arī izmanto regulāri Mārtiņš Gulbs. Dažkārt pat visus trīs potenciālos līderus neiesaist starta pieciniekā, tādā veidā cenšoties pārsteigt pretinieku. Šodien arī neapšaubām Pļaunieks viens no komandas līderiem, bet dosies laukumā kā sastais spēlētājs, kā spēles pastiprinātājs. Tieši tā, tikmēr spēles rezultātu atklājuši jau Valkas komandas spēlētāji. Jelgavai neveiksmīgs uzbrukums un Jurijs Aleksejevs ļoti aktīvs spēles sākumā nopelna noteikumu pārkāpumu uzbrukumā. Jūra, kā jau ierasts, ļoti liela jauda, lielu spēku darbojās laukumā, tīpaši postā redzējāt, ar lielu agresivitāti gāja pretinieku ķermenī. Šoreiz tiesneša prāt darīja ko neatļaut ar saviem elkoņiem, līdz ar to soļi fiksēja Jurijam noteikumu pārkāpumu. Zēbergam labs caurgājiens, bet pašu galveno bumbu grozā viņš nedabū un atkal Valka pretuzbrukumā. Sāga noliek savu komandu pa vietām. Bērķis aktīvs grozā, paši cenšas saņemt bumbu. Uztālais metiens Aleksejam, Bērķis izcīna atlicošo bumbu. Atkārtos metiens neprecīzi, bet 2 sodu metieni jāmet Mārtiņam Berķim. Varam redzēt, ka Mārtiņš izmanto savu pārspēku šajā mikroduelī. Šuļauskas neapšaubām īsāks par Bērķi. Bērķis bija aktīvs tieši postā. Bumbu viņš nesaņēma, bet viņš gāja pakaļ šai atlicošajai bumbai un viņa aktivitāte tika atalgota ar piezīmi pretspēlētājiem un Mārtiņš varēs mest 2 sodu metienus. Pirmais ir grozā. Valka izvirzās vadībā 3-0. Otrs savu sodu metienu Bērķis. Var Krūmiņi redzēt uz brīdi savos ekrānos. Viens no tādiem kolorītākajiem Latvijas basketbola treneriem. Ir īpaši izcēlies ir ar darbā ar Latvijas jauniešu izlasēm, ar kurām viņam labi panākumi. Varbūt tāds ķirsīts uz kūks ir 2007. gadu 18 Eiropas čempionāta bronzas medaļas. Toreiz Latvijas 18 izlasē līderi bija Dairis Bertāns un Jānis Strelnieks. Jānis Strelnieks arī realizēja uzvaru nesošo metienu bronzas mačā pret Lietuvu. Bet daudzus gadus vārds ir vadījis jauniešu valsts vienības. Un tagad otro gadu ir Valkā Valgā. Pat jau ilgāk karjeru viņam šajā pilsētā. Un vārds savā ziņā uzticīgs Latvijas basketbolam. Regulāri šajā komandā ir bijuši latviešu spēlētāji. Un šajā sezonā, kad komanda spēlē vēl abos turnīros, pat 6 latviešu basketbols ir vienībā. Un viens no tiem ir Jēkabs Rozīts, kurš tagad ar sulīgu danku panāk 6-2. 6-2 izrāviens spēles sākumā Valkas komandai pāris neprecizitātes aizsardzībā. Jelgavas komandai maksājuši viegls 2 punktu zaudējums. Šuļauskas izpild neprecīzi metienu Aleksejevs. Īsina atlicošo bumbu, tur noteikumu pārkāpums Harijam Rubenim. 6-2 rezultāts uz tablo paliek. Pabeidzot vēl par Varu Krūmiņu. Jā, šīs viņam ir 2. gads pēc kārtas šeit Valgā. Pēdējā piegājienā, bet kopumā jau 3. sezonu viņš šeit strādā. 2011. 2012. gada sezonā jau pirmo reizi vadīja komandu šeit Igaunijas robežas pilsētā. Interesanti, ka Varim Krūmiņam pietiekoši gara treneru karjeru no 1997. gada. Viņš strādāja par Valmieras komandas treneru. Viņam ir tiešām skaitat paši jau 20 gadus karjeru, bet viņš darbojas tikai 3 klubos. Valmierā, Jelgavā un Valgā. Vairākos piegājienos, vispirms, protams, Valmieras komandā, kur viņš arī bija jauniešu treneris un regulāri man personīgi, un arī tev, Gunter, bija iespēja spēlēt pret Varu trenētajām komandām. Jauniešu līmenī nekad nebija patīkams spēlēt pret Varu komandām. Jā, viņam bija ļoti labi gadu gājumi tieši mūsu 81 un jaunāk. Tur Jānis Cekuls, Nelaiķis, jā. Šobrīd Amoliņš, Bergmans, Ilmārs, jā, un tāpat vēlāk jau Gards, Melders, Monvīts, Pirsko vienmēr bijuši ļoti labi jaunatnes spēlētāji. Un jauniešu līmenī komanda spēlē tādu taktisku gudru basketbolu. Grūti bija pret Valmieras komandu. Jā, piekritīšu. Arī kārtīgi Valmieras piens sadzērušies vienmēr ar tādiem spēka mitriķiem bija darīšana. Amoliņš jau vidējās grupās jau bija tāds spēka vīrs, ka tur vēl bija klāt. Pat arī pārējie spēlētāji tiešām parasti ir ļoti fiziski spēcīgi bijuši. Labs lauku gaiss, kā jau tu minēji. Un Valmieras piens arī, protams, nāk par labu. Šeit piezīme aizsardzībā Valkai Valgai. Aptur viņa Jelgavas ātro pretuzbrukumu. 3 minūtes nospēlētas šai cīņā. Un turpinās Jelgavas uzbrukums. Tagad Šuļauskas grozā apakšā. Zēbergs caurgājienā. Čavars māņkustība, bet apspēlēt Jēkab Rozīti neizdodas. Gludītim pustālais metiens precīzi. Un Jelgavai vēl 2 punktus gan nav Gludīts. Tas ir Harijs Rubens. Samazina rezultātu starpību. Jelgavnieku Rubens precīzi no pustālās distances.
Ļoti aktīvs Šiļauskas aizsardzībā pret Sāgi. Rudens nopelna otro personīgo piezīmi jau pirmajā ceturdaļā. Netiek kājās līdz Valkas komandas saspēles vadītājiem. Vēl nedaudz man jāpalabo, Vārs Krūmiņš uz brīdi vadīja arī Cēsu sieviešu basketbola komandu. Tas bija 2010. gada beigās, bet tiešām tik īsu laiku, ka tādu nopietnu ierakstu savā karjerā diez vai viņš to uzskata. Bet Krišjāns Kļāviņš savulaik nolgoja tiešām Vāru Krūmiņu, lai pabeidz sezonu. Tā bija sezona, kur Ainārs Zirziņš vadīja Cēsas komandas līdz izslēgšanas mačiem. Bet pabeidz Vārs Krūmiņš pēdējās spēlēs. Bet vīru basketā tiešām Vāriem tikai 3 klubi. Bērģis gūtā situācijā jāuzteic Zēbergs aizsardzībā, aptur viņš Mārtiņu. Un ātrais pretuzbrukums Jelgavai beidzās ar aizmestiem garām 2 metieniem. Zēbergs ļoti fizisks spēlētājs, labi nospēlēja aizsardzībā pret Berķi, notur savu pozīciju. Arī uzbrukumā varējām redzēt, pirmais, ko meklē kontakta pretspēlētāji, neizdodās būt punkts šeit. Aktīvs Čavars. Jelgavas komandai jāturpina uzbrukums. Tad mēs atkārtojam šajā epizodē. Čavars arī viens no labākajiem cīnītājiem par atlikušajām bumbām. Aldars Latvijas basketbola līgā, kā jau teicu, turklāt īpaši uzbrukumā. Čavars ir ļoti aktīvs, gandrīz 2 bumbas savāc vidēja mačā, un tagad Eliasons, viens no 2 leģionāriem Jelgavas komandā, gūs 2 punktus no groza apakšu un 6-6 uz tablo. Tas Kļāvnieks aizsardzībā pret Sāgi. Rozīts, Sāge, rezultāts neizšķirts. Un jau pirmās ceturtdaļas pusi būs nospēlēts tāmetiens Aleksējam. Zēbergs ļauj bumbai atstāt laukumu, zinot, ka tā paliks Jelgavas komandas īpašumā. Nebija pārliecināts par to, vai spēs apvaldīt šo bumbu. Šādās situācijās tiešām labāk varbūt bumbai atļaut atstāt laukumu, nekā mēģināt to glābt un uzkāpt uz līnijas vai kaut kā savādāk kļūdīties. 6-6 rezultāts uz tablo. Jelgavnieki ir spējuši izlīdzināt cīņas gaitu un dodās pakaļ savai pirmajai vadībai šajā mačā. Gludīts piespēlē Pļauniekam. Tad jau abi 2 Kristap laukumā Jelgavas komandā. Protams, liels uzsvars tieši uz šiem spēlētājiem noteikti būs spēles gaitā. Šeit Eliasons grozā apakšā, noteikumi pārkāpums mājiniekiem. Eliasonam iespēja papildināt savu punktu guvumu ar sodmetieniem. Jā, tāda saraustīta varbūt piespēle, bet viss beidzās labi Jelgavas komandai. Minēja to Vārs Krūmiņš, ka īsti centru nav Jelgavas vienībai. Eliasons pēc saviem parametriem noteikti ir centra spēlētāji. Kalibros Latvijas basketbola līgā. Nevarētu teikt, ka ļoti spēcīgi centri būtu arī Valkai Valgai. Protams, Jākaps Rozīts ir ļoti solīts spēlētājs pēc parametriem. Tāpat arī Viljārs Veskī noteikti ir jāpiemina 2 ļoti slaidi spēlētāji. Jurijs Aleksējos atliek šaus pozīcijas noteikti augumā un kilogramos pārāks pa jebkuru 4. numurs pozīcijas spēlētāju Jelgavas komandā. Ar lielu fizisku pretspēku Jelgavniekiem šodien būs jācīnās. Veiksmīgi Veskī un Aleksējos sadarbību Juram kārtēja 2 punkti. Un 8-8 rezultāts uz tablo. Eliasons pirms brīdī bija precīzi abos sodmetienos. Pagaidām 2 līdzīgi komandu duels. Gludīts pustālais metiens pār rokām, šoreiz neprecīzi, jāuzteic arī aizsardzībā. 15. numurs Veskī, par kur runājām. Izlec viņš uz šo metienu, nav tik viegli pārmest pār 215 cm garam spēlētājiem. Tagad pats uzbrukumā viņš gan var tikt pie metiena, kad vien vēlās. Ja viņš šāds metiens metīs grozā, lidojumā prom no groza, tad būs ļoti grūti apturēt Jelgavniekiem būs ļoti grūts vakars, ja Veskī šāds metiens metīs iekšā tiešām. Ļoti pārliecinoši no šajā uzbrukumā izstījās Igauns. Redzēs, vai tas bija tāds laimīgs gadījums, vai tomēr sistemātiski šādi apdraudēs groz. Tād jau Eliasons uz groza apakšā Aleksējos, pat viņa aizsardzība Eliasonam. Pusāķu metiens un 2 punkti. Šeit, zinām, pārmetumu Jurijam Aleksējevam. Jā, viņš noturēja pozīciju ar spēku, bet rokas gaisā nepacēla. Un kā mēs zinām, hand down, man down, jeb roka nav gaisā, spēlētājs nav aizsardzībā. Jurijam Aleksējevam, kad viņš savulaik vēl centās nostiprināties tādā vēl augstākā līmenī Latvijas basketbola līgā, piemēram, VF Rīga pirmsākumos. Tā bija lielākā kritika. Uzbrukumā viņš statistiku spēja savākt punktus. Viņš māk gūt, viņam ir labs mētiens, viņam spēks ir, viņš atlikušās bumbas vāc, bet no aizsardzībā ik pa brīdī viņš iekrita un arī šoreiz īsti nenostrādāja. Ļoti labi atceros tos gadus, kad VF Rīga... Valtera balss tembrs regulāri tika pacelts par godu Jurijam Aleksējevam. Vēlāk arī Nikolais Mazurs bieži vien savu labu draugu ārpus laukumus atdzīvoja Juri Aleksējevu, bieži vien laukuma malā lamāja. Un Gunta diezs vien zina, kā tas viss beigtos, ja Jurijs būtu palicis līdz Rimu kurtinājuši laikiem. Traki būtu Jurijam. Ausis būtu sarkans visu laiku, daudz dabūt paklausīties pa sev, bet
Un arī Rims Kurtnais būtu sarkans. Tā kā jā, skarbi treneri savulaik ir vadījuši VF komandu. Bet tas par VF-iešiem Jurijs Aleksejevs tagad nomainīts. Nu šajā sezonā, kā jau teicām, neapšaubām komandas līderis. Tagad pirmā atpūta Jurijam šajā mačā. 11-10 vadībā Valki izrauj tīri trenera Krūmiņa prātu un paša Kristapa Kanberga prātu bumbu savam pretiniekam Valkas komandas aizsargs. Bet tiesneši lēmuši savādāk. Skatāmies atkārtot. Pārsteidz Zēbergu Kanbergs, tiesneši soda. Aizsardzības spēlētāji un Zēbergs sodmetienu līnijas. Abām komandām jau piezīme norma. Ar to atlikušajā laikā pirmajā ceturtdaļā iespējams redzēsim pietiekoši daudz sodmetiens. Vars Krūmiņš vēlreiz jūsu uzmanībai, pabeidzot par viņu karjeru. Pirmos 10 gadus nostrādāja Valmierā. Tad sākās Valmierā Aināra Bagatska laiks. Vars pārvērcēlās uz Jelgavu, kur vēl 3 sezonas. Un pēc tam Valkā pirmais piegājiens, tad vēl 2 gadi Valmierā, kurā pirmajā piegājienā izdevās izcīnīt Valmierai pēdējo medaļu Aldars Latvijas basketbola līgā, bronzu, atspēlējoties no 0-2. Nākamā sezona tik labi neiesākās, un Vāris Krūmiņš tika atbrīvots no darba Valmierā, un tagad otro sezonu atkal ir Valgā. Vai Valkā? Gan tur, gan tur. Nu, komanda vairāk tomēr bāzējās šajā Igaunijas daļā, šai kopējai robežu pilsētiņai. Valga ir viena no tikai 3 pilsētām pasaulē, kur atrodas tāda 2 valstu teritorijās, robežu pilsēta. Tā kā savā ziņā unikāla teritoriālā vienība. Tiešām šīs pilsētas ir savienotas, mums ar tev, Gunter, bija iespēja to redzēt. Brauc pa vienu valsti, it kā vienā tajā pašā pilsētā pēkšņi pāri tiltiņiem pārbrauc, un es jau citā valstī. Pase nevienam nebija jārāda. Labi, ka tā. Savādāk iespējams būtu šodien tikai viens komentētājs. Valka vēl joprojām vadībā 12-11, zināms apspriedas spēles soģiem. Jāspēlē pirmajā ceturdaļā 3,5 minūtes. Igaunijas čempionātā Valga pēdējos gados ir spēlējusi ar mainīgām sekmēm, bet tomēr panākumi nav bijuši tik lieli. Lielākoties 6., 7., 8. vieta. Tas ir šīs komandas tāds rādītājs, ap kuru šī komanda grozījās. Tā kā komandā pieteicās vairāk latviešu spēlētāji, bija latviešu treneris, radās šī ideja spēlēt arī Aldars Latvijas basketbola līgā. Es domāju, līdz ar to arī finansējums droši vien ir klubam lielāks. Pieslēdzās arī Valkas pilsētas domas, starp citu Valkas pilsētas mērs Vents Armands Krauklis. Pats Kraukļkungs ir solījies puslaikā atnākt ciemos pie mums un pastāstīt vairāk par šo projektu, par pilsētas atbalstu. Tā kā dzirdēsim arī no paša bosa, no paša priekšnieka, ko tad nozīmē šīs komandas atgriešanās vai Valkas basketbola, pat nevis atgriešanās, bet debija Aldars Latvijas basketbola līgā. Domāju, visiem būs interesanti paklausīties, bet tikmēr laukumā jau Julstovičs izpild tāmetienu, tas ir precīzi un Jelgavnieki izvirzījušies vadībā. 14-13, 3 minūtes līdz pirmās ceturtdaļas beigām. Tā jau Kalvs Krūmiņš. Tad Berķim. Edgars Krūmiņš. Dodās līdz grozā apakšai Krūmiņš un viņš ir precīzi. Viens no 2 Krūmiņiem Valgas komandā. Edgars Krūmiņš, Jelgavas basketbola audzēknis. Gūs 2 punktus caurgājienā. Vēl komandē arī ir Kalvis Krūmiņš, Vara Krūmiņa dēls. Mēs jau pat 3 Krūmiņi ir Valkas vienībā. Spēlētāji 2. Tā kā Edgars Krūmiņš, protams, ir varbūt ar lielāku pieredzi un savulaik arī Jelgavas komandā bija viens no līderiem. Spēlētājs fiziski spēcīgs. Ļoti labi metieni no perimetra. Liela pieredze gūs slavenajos Ghetto Games basketbola laukumos. Ja nemaldos, ir kļūs arī par vienu sezonas uzvarētāju saviem partneriem Edgars Krūmiņš un devies uz Ameriku. Ļoti bieži, es varbūt tik precīzi to statistiku nezinu, bet ļoti bieži dzirdu, ka viņiem tieši šajās Ghetto Games. Edgars Krūmiņa ķermeņa komplektācija ļoti labi atbilst Ghetto Games streetbolam. Rumps. Tā kā, ja tu saki, ka Valmieras pieni valmierieši sadzērušies, tad Edgars arī kaut ko labi Jelgavā ir lietojis. Kārtīgs vīrs, 15-15 uz tablo pēc šiem abiem soda metieniem. Jelgava izlīdzina rezultātu, 2,5 minūtes jāspēlē pirmajā ceturtdaļā. Prīsa, Valgas veterāns, 41 gadu, vērts Igaunijas spēlētājs, daudz gadus arī Igaunijas valsts vienībā spēlējis. Pušāķi metiens, Vēskī, tas nav precīzi Berts. Veiklākais pie Jelgavnieku groza, vēl viens uzbrukums mainiekiem. Interesanti, kad es sāku savu komentēšanas karjeru pirms gadiem 6, 7, un pirmo reizi komentējot Baltijas basketbola līgu 2009. gadā, jau tad
Mēs Krīsu saucām par Igaunijas basketbola vectētiņu, tas bija pirms 6 gadiem. Pagājuši 6 gadi, un viņš vēl uz apspriet, tad jau spēlēt sāksies ar galautu. Mazāk par 2 minūtēm jāspēlē pirmajā ceturdaļā. Pagaidām abas komandas vienotru cienīgas, rāda līdzīgu spēli. Varbūt pēdējos uzbrukumos Jelgavnieki pārņēmuši iniciatīvu. Spēle iesākās tomēr ar 6-0 par labu Valkai. Tagad redzēsim, kā veiksies spēles turpinājumā. Šeit Jurijs Aleksejevs parāda kaut ko no sevis. Arī ļoti fiziski spēcīgs un stiprs spēku uzbrucējs. Arī gūbenis produkts. Tā kā ļoti daudz šodien spēlētāji, kas ir izauguši provincē, tiešām auguši svaigā gaisā, ēduši droši vien labus lauku labumus un varat redzēt, cik spēcīgi spēlētāji. Jurijs visu izdara labi savā caurgainā, bet no grozā apakšas aizmet garām, atlikusī bumba pie Jelgavas piezīme. Redzam, kāda ir bumbas vērtība, kā savulaik mācīja mūsu aptreneris Jānis Ribenieks. 4 punkti, neiemet 5 dažkārt var būt, šobrīd jau 3. Jau. Steinbergs precīzi no soda metiena līnijas. Steinbergs precīzi abos metienos, 62% viņi precizitāti no soda metiena līnijas. Aldars LBL līgas spēlēs, izpildu nedaudz mazāk, pat par 1 metienu vidēji spēlē. Tā kā statistika tāda šobrīd maznozīmīga. Mēr Valga uzbrukumā. Krūmiņš pret Gludīti, Gludīts notur pozīciju, bumba pie Pļaunieka, Jelgava iespēja pret uzbrukumam. Šoreiz jāuzteic tiešām Kristaps Gludīts aizsardzībā, par aizsardzību brīdim ir pārmetumi viņa virzienā, par uzbrukumu diezgan mazi, tīpaši par metienu, protams. Bet Kristaps parādīja to, ka arī šajā laukuma pusē var pietiekot labi nospēlēt. Jā, Edgars Krūmiņš ir stiprāks, lielāks, bet galvenais ir ieņemt labu pozīciju, nepadoties. To Kristaps izdarīja un Edgars precīzi nebija savā metienā. Interesanti, ka šobrīd tieši vēlreiz Gludīts pret Krūmiņu ir aizsardzībā, arī otrā laukuma pusē Krūmiņš spēlē pret Gludītu. Interesanti treneru izcinājums šai divcīņai. Redzam, kā spēlē Valga, kā jau minēja pirms spēles Kristaps Pļaunieks, ka komanda spēlē tādu ļoti brīvu basketbolu. Centra spēlētāja pozīcijā šobrīd Jurijs Aleksejevs, Krūmiņš pa 4. Tiešām ar ļoti īsu sastāvu, izmantojot savu pārsvaru ātrumā, kustīgumā, mobilitātē. Jurijam Aleksejevam pietiekoši labs metiens no distances, ko viņš apliecināja pēdējā uzbrukumā. Krūmiņš norāda savai komandai, ka nav kur skriet, varam spēlēt līdz pirmās ceturdaļas beigām. 10 sekundes. Vēl jāspēlē spēles pirmā ceturdaļā. Krūmiņš nešķirās no bumbas, tad pick and roll sādarbība. Krīsa, Aleksejevs uz groza apakšu Jurijs, metiens uz kreiso roku un pirmo ceturdaļu Aleksejevs. Arēnā un tūlīt turpināsies cīņa mačā starp Valga un basketbola klubu Jelgava. Pēc pirmās ceturdaļas minimāls 1 punktu pārsvars viesiem. Valka iesāk otro ceturdaļu ar uzbrukumu. Bumba pie Aleksejeva. Aleksejevs uzreiz izšķirās pa pustālu metienu. Tas nav precīzi. Pats aktīvi dodās pēc atlicošās bumbas un izprovocē Eliasonu uz noteikumu pārkāpumu. Jurijs arī pirmā ceturdaļā. Viens no aktīvākiem savas komandas spēlētājiem, 5 punktu un 4 atlicošās bumbas. Arī otrās ceturdaļas sākumā 5. atlicošā bumba šī vakara spēlē. Šī brīža Latvijas basketbola līgā, kur ļoti bieži komandas spēlē tādiem īsajiem sastāviem. Bieži 4. numuriem spēlējot pa 5. un attiecīgi 3. pa 4. Jurija Aleksejeva spēks un jauda ir faktors. Šādā līmenī kļūdās Krūmiņš driblā, Kristaps Pļaunieks pārtvert bumbu, iespējas aiziet ātrajā pretbrukumā, Gludīts no tālās distances. Laba Pļaunieka piespēle sameklējot snaiperi. Lūk, šie 5 punkti, par ko mēs runājām, būtu Gludīts trāpījis. Nebūtu ātrais pretbrukums Valgai, bet sanāca tieši pretēji un vadībā maiņa. Tur kāds no pārējiem ārējās līnijas spēlētājiem, vai Steinbergs vai Justovičs, tajā brīdī nogulēja atgriešanos aizsardzībā, viegli 2 punkti. Valgas komandai labi pacīnās Elisons, atkārtots tālmetiens Justovičam un 3 no 3. 9 punkti. Šī vakar rezultīvākais spēlētājs Andris Justovičs. Andris jau bija lielisks arī pēdējā mačā. Jelgavas komandai ar 15 punktiem ievērojami palīdzēja savai komandai. Tur varbūt mazāk met no tālās distances. 1 no 2 bija precīzs Andrim. Kopumā no spēles 4 no 6, no soda metiena līnijas 6 no 8. Un Justovičs, protams, viens no pieredzējušākiem spēlētājiem Jelgavas komandā šajā modelī. Apliecinājis ir sev pēdējās 2 spēlēs 13 punktu pret Ventspilu, 15 pret Jēkabpili. Arī šajā mačā iesācis ļoti rezultatīvi. Sāk caurgainā pa galu līniju, apmet plašu loku. Apkārt Jelgavas soda laukumu, tad jau Aleksejevs. Metiens pēc ātra pagrieziena, nav precīzs, bumba neskar stīp, līdz ar to uzbrukumam atvēlētais laiks ir beidzies. Kluso metienu uzmet Jurijs Aleksejevs, uzbrukuma laiks jau arī gāja uz beigām.
Mārtiņš Bērts tagad novainīts, viņai tā laukumā ar 8. numuru Kristaps Kānbergs, 2 latviešu rokāde Valkas komandā. Vispār interesanti, ka Jelgavnieki viesi ir atbraukuši šo spēli pilnā 12 spēlētāju sastāvā, savukārt mājniekiem uz spēli pieteikti 10 spēlētāji. Ierindā ir visi 6 latviešu spēlētāji un 4 Igaunijas basketboli. Šeit ātrais pretuzbrukums un spēle tiks ievadīta atkal aiz sānu līnijas. Laicīgi paspēja pārkāpt noteikums Kristaps Pļaunieks. Kristaps Pļaunieks labi lasa spēli un ļoti labi orientējās šādās situācijās. Redzēja pretspēlētājiem izteikts pārsvars, pārkāpt noteikumu, kamēr komandai vēl nav piezīme norma. Kamēr nav metiena fāzē. Kamēr nav metiena fāzē, un tātad šis potenciāli 2 zaudēti punkti ir nosargāti, tad jānospēlē tikai laba aizsardzība. Turpinās Valkas uzbrukums, turpinās šis duels Aleksejevs pret Eliasonu. Arī Krūmiņš aktīvs ir šādos sastāvos ar salīdzinoši īstiem spēlētājiem. Protams, aktīvs tieši soda laukumā, cenšoties ieņemt pozīciju un šoreiz pret viņu noteikumu pārkāpumu. Ilstevičs dodās atpūsties, aizdīs labas minūtes laukumā. Arī Mārtiņš Gulbs redz, ka pēdējā laikā soda laukumos sāk izpausties Aleksejeva un Krūmiņa kilogrami. Jāsūt arī Jelgavai savs smagsvars pretī. Agnis Čavars. Pēdējā doma varētu būt spēcīgākais spēlētājs Jelgavnieku rindās. Vistim bumbu Jelgavnieks, Steinbergs. Aktīva aizsardzība Valkas komandas izpildījumā un tā atmaksājās pārķert bumbu Kānbergam un jau sāk viens pats. Viegli 2 punkti Valkas komandai. Vairākas kļūdas Jelgavas izpildījumā, neatgriešanās aizsardzībā. Tā ir lieta, ko Mārtiņš Gulbs arī uzsvēra. Valkai ļoti patīk uzskriet. Tiešām, kā teicu, tās tipisks var Krūmiņa basketbols. Tā diezgan viegla spēle ar daudz uzbrukumiem, daudz metieniem no visām pozīcijām. Svarīgi ir apturēt pret Valku transition spēli, atkal ir kļūda. Redzam, lielā tempā Valka cenšas pāriet pār centra līniju. Šoreiz Jelgavnieki paspēja atgriezties atpakaļ un nobremzēt pretinieku ātro izspēli. Tagad pozicionāls uzbrukums, redzēsim, kā tajā veiksies Valkas komandai. Aleksejevs pret Eliasonu. Eliasona garās rokas tomēr pietiekoši traucējošas ir Jurijam Aleksejevam. Jā, viņš ar spēku it kā tiek soda laukumā, tiek tuvu grozam, bet pārmest pāri Eliasona rokām nav tik vienkārši. Arī smagi elpo Jura. Daudz minūtes jau aizdīs laukumā, nogurums arī liek manīt, varbūt arī tāpēc nebija īpaši aktīvs tieši šī uzbrukuma noslēguma fāzē. Tad jau Pļaunieks noliek pa vietām savu komandu, pick and rolls ar Eliasonu. Zēbergs. Saurgainā Zēbergs grozā apakš pret Krīsu un 2 punkti Jelgavai. Jāuzteic šoreiz Zēbergs nospēlēja veterāni cienīgi. Salīdzinoši jaunais spēlētājs, tiešām ar pauzīti, pragmatiski ieņēma pozīciju soda laukumā un pēc tam ar tādu pusāķu mētienu nospēlēt ar muguru pret grozu, radīja bumbu grozā. Reti, kad mēs redzam no jaunajiem latviešu spēlētājiem šādas izspēles. 21 gadu vecāko Valmo Krīsu. Teicis varētu būt viņš Rihardam Zēbergam. Ir Valmo ir viens no tiem pretspēlētājiem, kur pienāktos Jelgavniekiem uzrunāt uz jūs. Tieši tā. Atvainojiet, es tagad jūs apspēlēšu. Valmo. Neņemiet ļaunā. Zēbergs vēlreiz uzbrukumā. Pļaunieks. Rūbens veido aizsegu. Redzam, spēles sākumā Valkas komanda diezgan labi tiek galā šiem Jelgavnieku pick and roll sadarbībām. Jā, tieši Pļaunieks ir apturēts, es gribētu to uzsvērt, kā es to pieminu Želzē pustālo metienu, bet principā Kristaps līdz šim metienam bija diezgan neefektīvs, nebija pamanāms. Apgrūtina visu viņa darbības, sit ārā nedaudz no ritma, tāda aktīva pick and roll aizsardzība. Arī fiziski pret Kristapu Pļaunieku, viņš tomēr augumā diezgan smalks, un tas arī rada problēmas Jelgavas saspēles vadītājiem. Kānbergs no tālmetiena līnijas, un Kānbergs ir precīzs. Pirmie punkti arī Kristapam šajā mačā. 2 uzdotu, 2 piespēles, 2 salakšās bumbas ir jau viņa kontakti. Pļauniekam vēl viens organs, bet redzat, tāds diezgan sarežģīts metiens. Tā saucamais floaters, par ko Mārtiņš 2 nedēļas mācījis ir. 2 gadus mācījis. Redzam, ļoti labi iemācījis. Vēl ir jāpamāca. Vēl 2 gadi. Jā, iemācīja, izgāja no zāles ar Mārtiņu, jānāk zālē atpakaļ, Kristapam jāturpina mācīt floater metiens. Nav tas vienkāršākais, viens no sarežģītākajiem basketbolā, tā saucamā svecīta latviešu valodā, ar tādu vieglu rokas kustību pārmest pāri centra spēlētājiem, ir jābūt ļoti labai metienu izjūtai, groza izjūtai. Pasaulē labākais iespējams floaters ir Tonijam Parkeram, kurš dodās šajos caurgainos un ļoti labi
izjūt grozu. Mans Karls Navaro Navaro noteikti. Navaro jau pirmkārt autortiesības paprasīt Pārkeram. Atsūtījis jau man īziņi ir. Edgar nerunā muļķības. +1 atkal Valkai pēc šī gājiena pa galu līniju. Abas komandas tiešām spēlē līdzīgu spēli. Iniciatīva ir abām komandām, te vienai, te otrai. Vai regulāras vadības maiņas šajā mačā? Pagaidām interesanti spēle, atkal problēmas ir Jelgavai. Viņi neatgriežās laicīgi aizsardzībā un 2 viegli punkti Bergs. Un saka, tie apaļīgākie vienmēr tādi omulīgākie. Katrā ziņā šis talismans man ir atstājis uz mani iespaidu. Manā talismana rangā ir jauns numur 1. Jauns numur 1. Okay. Priekšā Pandām un pārējiem talismaniem Latvijas basketbola līgā, bet šeit labs caurgājiens vai ieskrējiens soda laukumā no Zēberga. Vispār Zēbergs ļoti aktīvs šajā spēlē. 5 punkti, 2 uzdoties piespēles. Laba, laicīga piespēle, un atkal uz tablo tikai -1. Tā Rūbens savainojies šajā uzbrukumā iepriekšējā no sāpīgām grimasēm. Sejā dodās Mārtiņa Gulbi virzienā, pieprasa treneris viņu nomainīt. Atgriežās laukumā Eliasons, šeit redzam, kā Zēbergs gūšos 2 punktus. Šeit jau sāk pieklibot Harijs Rubens. Tas būs liels zaudējums Jelgavas komandai. Viens no līderiem, viens no spēlētājiem, kas var nospēlēt grozā apakšā kā 4. numurs. Tā kā cerēsim, ka Harijam nekas nopietns. Viņš, kā saka, tikai jāizstaigā šis sāpīts, šis savainojums. Un Mārtiņš Gulbs nepaliks bez viena no saviem spēlētājiem. Sāga precīzi no soda metiena līnijas. Otrais metiens garām. Jākabs Rozīts pārstiepī, varbūt negluži pārlec, pārstiepī savus pretspēlētājs, izcina atlakšo bumbu uzbrukumā un vēl 3 punkti Valkai, un tos gūst Mārtiņš Berts, kuram jau 13. Tā kā Mārtiņš Berts šodien parāda, ka patiešām Slovākijā, kā viņš pats saka, ir pietiekoši augsts līmeņa basketbols, ar citu runājot par Mārtiņu Berts. Ļoti nopietni viņš iet pakaļ Slovākijas pilsonībai, kā viņš pats izsakās Latvijas vilcieniem, man neaicina spēlēt. Man ir iespējas uzspēlēt Slovākijas valstsvienībā, viņš ir aprecējies, viņa sieva ir Slovākieta. Un līdz ar to ir viņam iespējas iegūt šo Slovākijas pilsonību un pretendēt uz vietu Slovākijas valstsvienībā. Vēl viens precīzs tālmetiens Valkas komandai, lielāks pārsvars jau šobrīd māniekiem uz tablo. Jelgavnieku paviršības, pāris neatgriešanās aizsardzībā. Arī neizcīnīts bums pie savu grozu, devuši papildus iespējas māniekiem, bet šeit lieliski atbild Eliasons. Šeit tiešām pārsteidz mani Eliasons, ļoti labi piespēle no Šuļauskas, un Eliasons, es nezināju, ka viņš tā var uzlikt tiešām ar jaudu, ar spēku, ar autoritāti, kā garajiem spēlētājiem pienākās. Viņš finišē 2 punkti ar sodu un iespējas uz pusi vienā uzbrukumā samazināt deficītu. Eliasonam iespēja 3 punktu gājienu vienā uzbrukumā. Noslēgt sodu metiens precīzs. Interesanti, ka, piemēram, pēdējā mačā pret Jēkabpili Eliasons palika bez punktiem, aizmet garām vienīgo izmesto 2 punktnieku no spēles un abas sodu metienus. Šodien Eliasons jau daudz pamanāmāks. Viņam 9 punkti šajā mačā. Rozīts no pustālās distances. Nav precīzi Eliasonam bumbu. Šiļausks pret uzbrukumā. 9 punkti un 4 atlakšās bumbas Eliasonam šajā mačā. Un Šuļauska vēl 2 punkti. Lūk, cik strauji mainās notikuma laukumā, tikko vēl Valkai. Komandām redzam tādu jau aktīvāks presings Jelgavas izpildījumā. Valkas komandai pirmais uzbrukums pēc minūtes pārtraukuma. Mēs jau ārpus kadra apspriedāmies, ka šajā mačā problēma savām vienībām ir aizsardzībā. Par uzbrukumu abas komandas domā, tam pievērš lielu uzmanību, bet tā vien šķiet, ka ik pa brīdim aizmirst par saviem pienākumiem savā laukuma pusē. Tādu ik pa brīdim vieglu caurgājienu padodās Jelgavai. Valkai savukārt regulāri ātrē pretuzbrukumu pret tukšu grozu. Un šeit sapinās meistarībā Rihards Zēbergs 5 reizes mainīja savu lēmumu šajā vienā caurgājienā, kamēr bumbās tajā laukumā. Jā, apmānīja pilnīgi viss, ne tikai pretinieks, arī savas komandas spēlētājs un iespējams arī sevi. Rihards, Katrā ziņā viens no kandidātiem. Uz tavu topu, ne uz tavu, bet uz Ingaru Losbergu topu. Ingars arī atsūtīs īziņu šī epizode, jāieliek kandidātu sarakstā. +1 basketbola klubam Valka. Viņi arī uzbrukumā. Vērb savu sadarbību, labu māju kustību. Šeit Eliasons uz to uzķerās. Un noteikumu pārkāpums. Jelgavai jau kādu laiku piezīme norma. Savukārt Valkai tikai 5 piezīmes. Un 2 sodmētieni Jurielam Aleksējevam. Šodien 7 punkti, 5 bumbas. Ierasta produktīvu spēli. Pagaidām varbūt nedaudz Mārtiņa Berķēnā, kuram 13 punktu un 4 atlakšās bumbas šajā mačā. Jurijs Aleksējevs 77% izpildu. Precizitāte izpildu sodu metiens.
Alders LBL spēlēs. Ap 2 precīzi līdz 3 punktu pārsvaram palielina savas komandas vadību. Jelgavnieki uzbrukumā. Zēbergs, Čavars. Kambergs lieliski. Neļauj Šiļauskam saņem bumbu pēc pikēno sadarbības. Tā jau Gludīts. Gludīts pret Aleksejevu. Jāizmanto ātrumu priekšrocības Kristapam. Vēl Čavaram. Čavars nav precīzi, bet lieliski pacīnās Eliasons. Atkārtots uzbrukums Jelgavniekiem. Gludīts. Kurš tad metīs labas piespēles, bet kādam jāmet pa grozu? Un kāds basketbolā mēdz notikties, kad pārkombinējās, tad ir zaudēta bumba, līdzīgi kā hokejā, kad arī grib līdz tukšiem vārtiem izspēlēt. Nekas labs nesanāk. Lūkots Latvijā par siventiņiem, un tas izklausās tā labāk. Vienīgi tad dejot vajadzēja nevis vienai trijām karsēmētnēm un vienam siventiņam, bet 3 siventiņiem un vienai karsēmētnēm. Jā, jāiesaka valks komandas tur Menedžmentam, jā. Mēs varētu ieteikt Varim Krūmiņam, ka šī lieta jāsakārto. Cīņa turpinās, Jelgavas atbildi. Pustālais metiens Justovičam precīzi. Nu redzēsim, atkal Jelgavnieks spēs tikpat ātri samazināt rezultātu starpību kā pirms brīdi. Justovičs tāds sajūt, ka nevar aizmest garām šīs dienas spēlē. Zonas aizsardzība Jelgavniekiem. Maina savus komandas aizsardzības Mārtiņš Gulbs tādā veidā. Kā ieskrējies ir Kambergs? Jaucot kārtas valks komandai, bet tas netraucē Kambergam. Kambergs atbild tāpat kā Justovičs. 11 punkti Kristapam, precīzi 3 tālmetieni. Es domāju, ka viņš šodien ir lielākais pārsteigums Mārtiņam Gulbim. Jā, viņš gaidīja rezultīvu spēli no Aleksejevu, no Bērķa, bet šodien Kambergs. Lielisks. Neprecīzs uzbrukums Jelgavniekiem, tad jau Kauls Krūmiņš pret uzbrukumā. Grozīs no tālmetienu līnijas, nav precīzs. Bumba Jelgavniekiem. Pirmā puslaika pēdējā minūte jau sākusies. 7 punktu pārsvars mainiekiem. Vāris Krūmiņš saka, mieru, tikai mieru. Esam vadībā. Varētu būt, ka 2 uzbrukumi vēl būs Jelgavas komandai. Viens Valks vienībai. Nu, redzēsim, cik ilgi savu pirmo uzbrukumu spēlēs viesi. Gludīs pret Kambergu. Kambergs ir pietiekoši stingrs spēlētājs arī aizsardzībā. Un šodien Kristapam Gludītim arī tik viegli neklājās. Un tomēr beigās noteikuma pārkāpums ir mainiekiem, bet viņi to var atļauties. Tikai 3. komandas piezīme jāspēlē vēl 40 sekundes pirmajā puslaikā. Vēl viena taktisko piezīmi varēs izpildīt Valkas komandas spēlētāji. Pļaunieks Kristaps ievad bumbu spēlē, tālāk jau Čavars piespēle Justovičam, atkai pie Pļaunieka. Turpina aktīvi aizsardzībā Krūmiņš spēlēt par Kristapu Pļaunieku. Ļoti tāls tālmetiens Justovičam. Justovičs kārtējo reizi precīzs. Izcili precizitāti no tālmetienu līnijas. Andrim Justovičam. Līdz 4 punktu starpībai samazina rezultātu starpību. Tad jau līdz puslaika beigām var spēlēt mājnieki. Kambergs nesteidzās. Palūdz Aleksejevu atbrīvot viņam vietu, vai arī nedaudz vēlāk veidot aizsegu, kā šobrīd arī Jurijs to dara. Kambergs caurgainā, metiens pār Čavaram, nav precīzs un saulēcīgi pielabo savu partneru neprecīzo metienu. Jēkabs Rozīts un 6 punktu pār. Es esmu eksperts, bet, protams, jā, bija arī, kurš saka, varbūt šito, jā, un tad, tas tomēr varbūt ne šogad, jā. Uz Kambalu vēl neskatījāties šogad? Neskatījāmies, kaut gan, pieredzes ziņā jā, mums ir līdzīgi spēlētāji, un arī daži pat varbūt pat stila ziņā kaut kur ir līdzīgi. Jā, stila ziņā ar Jurijs Aleksejevs, pieredzes ziņā Valbo Krīse, jā. Absolūti, tā kā solīti. Un sakiet, varbūt nobeigumā, kādus mērķus jūs uzstādīt komandai abos turnīros? Mēs būtu priecīgi, faktiski, ja mēs tiktu play-offā. Abās līgās, tas nav, protams, ja notiks abās līgās, tas būs ļoti arī unikāls un smaga situācija. Bet mēs esam rēķinājuši, ka vismaz, ja pirmajā kārtā tas ir reāli izdarāms, un tas būtu uzreiz atkal tāds labs uzvilciens, un kas zina, kas tālāk notiek. Un, principā, tie mērķi ir tādi stabili un nopietni arī šo klubu atstāt ilgtermiņā un spēlēt Latvijas čempionātā. Neapšaubāmi, šis ir tāds iesildīšanās gads. Klubam jau ir diezgan ilgas tradīcijas Igauņu pusē, viņš arī spēlēs taču arī Baltijas līgā, vai ne? Un arī vērtējot, kur ir loģiskāk spēlēt. Domāju, mēs secinājām, ka daudz labāk ir Latvijas-Igaunijas abi čempionāti nekā vēl braukāt uz Lietuvu, jā, un arī cilvēkiem, godīgi sakot, mazāka pat interese nekā par Latvijas līgu, jo tur tomēr lielie grandi arī būs spiest atbraukt uz valku. Protams, pagaidām pret viņiem neiet tik labi, kā gribētos.
Bet zinām, ka sportā bumba ir apaļa un ir jau reizes, ka te vieta un otram neiet. Mēs ceram, ka arī kādam, teiksim, sudraba un zelta klubam kādu punktiņu atņemt, jo Igauņu līgā Valgai tas ir izdevies. Faktiski viņi ir vinējuši pēc tam tie, kas bija čempioni. Jā, tā kā ar laiku gan jau arī Vefiņš un Ventspils dabūs trūkties no Valkas komandas. Jā, tā domā. Tā kā to arī novēlēšu jums, lai izdodās šo Valkas koprojektu attīstīt un nostabilizēt, un lai vairākas sezonas šī komanda spēlētu gan Igaunijas līgā, gan arī Latvijas līgā, kur mēs lielāko pierieku redzam šos latviešu spēlētājus. Noteikti. Un nobeigumā redzam ir +7 uz tablo, pirms atgriežamies pie basketbola. Jūs teicāt, ka jūs joprojām esat kaislīgs mūziķis. Kad būs nākamais hīts vokālajam ansamblim Bumerangs? Nē, es teicu tā, ka es sirdī esmu palicis mūziķis. Jo tam man tiešām laika neatliek, jo muzika līdzīgi kā sports, ja tu gribi kaut ko labi darīt, ir nopietni jādara, vai ne? Protams, arī tā, ka... Es gaidīju jauno gabalu. Jā, ar jauniem gabaliem ir tā kā ir, tiešām tam īsti laika nepaliek, bet šo vasaru Bumerangs svinēs, tas ir nākamā vasara, 6. augusts, ja es pareizi atceros, Bumerangs svinēs 30 gadu jubileju, 30 gadu tas ir nopietni. Kaut kas ļoti nopietni, un tad noteikti tas jaunais skaņdarbs noteikti būs, bet būs galvenais tie vecie, ko jau cilvēki gaida visvairāk. Varbūt pa basketbolu tēm jaunais gabals. Varētu būt, jā. Valkas basketbola puisis aprec TTT meiteni. Labi, paldies. Tas tiekās vilcienā Rīga Valka. Paldies, Plaukums, ka atnācāt ciemos. Uz tikšanos nākamajos mačos šeit Valgā. Paldies. Ko atgriežamies pie spēles, pēc mažas mirklīša vārds komentētāji. Mārtiņš Berķis ar sodu metienu soda Jelgavas komandu par tehnisko piezīmi. Bumba arī paliek Valkas komandai, iespēja palielināt rezultātu starpību, kas šobrīd jau ir 8 punkti. Veiksmīgi iesākuši arī spēles 3. ceturtdaļu ir mājnieki. Sāge izrauz Zēbergu. Zēbergs tiek kājās līdzi, nobloķēja Sāgas metienu. Kambergs vēlreiz no tālmetienu līnijas. Nav precīzi, bumba pie Čavara. Kristam šodien jau ir trāpījis 3 tālmetiens, kā jau teicām puslaika studijā, un tālu nebija arī 4. Bet 2. puslaiks iesācies ar Valkas izrāvienu, panāca mājnieki +11, Jelgavnieki nepadodās un šobrīd ir nonākuši līdz -8. Šeit Agnis Čavars ar muguru pret grozu, centās apspēlēt Juriju Aleksejevu. Agnim Čavaram ir pārspēks spēkā kilogramos pret daudziem pretspēlētājiem, bet Jurijs Aleksejevs varētu būt vēl citā svara kategorijā, un tāpēc šoreiz apspēlēt neizdevās. Aleksejevs veiksmīgi ar rokām nospēlē tādā veidā, kavējot Čavaru centienus tik tuvāk grozam, Gludīts ar bumbu. Jāsāk domāt par uzbrukumu noslēgumu Jelgavniekiem, Gludīts piespēl Zēbergam, tālmetiens. Zēbergs nav precīzi, bumba pie Pļaunieka. Kristap turpinās uzbrukums. Tiesneši svilpe atskan. Šeit sirēna atskanēja nevietā, bet spēle varēja turpināties. Sirēna var atskanēt, tas nav nekas traģisks. Bet galvenais tomēr ir tiesneša svilpe, kad atskan svilpe, tad gan spēle ir jāaptur. Gunter vai šoreiz pamatot bija tiesneša svilpe, soļi varēja redzēt, ka bumba palikusi uzbrukošajai komandai, bumba atstās pret stību. Spēle var turpināties, bet iespējams bija jānokoriģē sekundes uz uzbrukuma tablo. Iespējams, bet paliek bumba Jelgavniekiem tādā veidā neizbojā Jelgavai nekāda situācija, jo Kristus Pļaunieks paspēja izmest. Un vēl nezinu, pie kā būtu nonākuši šī bumba. Tad Pļaunieks turpina savas komandas uzbrukumu. Pustālais metiens pagalām nesakmīgs, bet saulaicīgi pēc bumbas pasteidzās Zēbergs. 2 punkti Jelgavniekiem. Zēbergs šodien ļoti aktīvs un pamanāms. 7 punkti, pirmā atlaksīja bumba, 3 rezultatīvas piespēles. Tā kā noteikti arī no viņa negaidīja tādu pienesumu Vāris Krūmiņš. Šeit Jurijs Aleksejevs.
pietiekoši labs pirmais solis ir Jurijam, 4. numuru pozīcijā. Un redzat šeit tāda asamāņa kustības, kur uzķirās Agnis Čavars un Agnim noteikuma pārkāpums. Jurijam Aleksejevim varētu būt vieglāks spēles turpinājums, jo kamēr jūs ar Valkas pilsētas mēru apspriedāt gan basketbolu, gan mūzikas jautājums, tikmēr Eliasons nopelnīja savu 4. piezīmi. Jau arī 5. viņš pēc tam sodīts arī šķiet ar tehnisko piezīmi. Katrā ziņā Eliasonam spēle beigusies. Savu garāko spēlētāju Jelgavnieki zaudējuši, līdz ar to Aleksejevam, kurš pirmā puslaikā, kā mēs runājam, ļoti aktīvs bija, bet Eliasons nopietni pretstību tomēr zem groza izrādīja. Skatīsimies, kā tas izdosies Čavaram, un atcerēsimies, ka arī Harijs Rūbens atstāja klibodams laukumu 2. ceturdaļā, kopš tā laika vairs nav laukumā nācis. Vēl nezinām, vai mēs šo spēlētāju šovakar laukumā vēl redzēsim. Jāuzteic Kristos Sāge. Ļoti agresīvi nospēlē aizsardzībā un piespiež kļūdīties kārtējo reizi Pļaunieku. Šajā mačā šķiet, ka Sāga arī tādu personīgu mini uzdevumu sev ir uzlicis. Pļaunieks ir līderis pēdējos mačos, rezultīvs spēlētājs. Es tomēr savulaik Igaunijas valstsienībā arī esmu uzspēlējis nedaudz. Pieredzes ziņā neapšaubām pieredze ir Sāgas pusē, un viņš to liek lietā. Arī fiziskais spēks, nobriedušāks spēlētājs ir Sāga. Un viņš rada šodien liels problēmas Pļauniekam uzbrukuma veidošanā. Tad Zēbergs uz grozā apakšā. Viņam pārspēks pret Sāgu, un to izmanto Zēbergs 2 punktu. Rīkardam. Patīk, kā Zēbergs šodien darbojas arī pārtver bumbu aizsardzībā. Un pēc tam salielījām, un 2 punkti tomēr būs arī pretējā grozā. Mārtiņa Bērķi izjūt. Nevajadzēja šoreiz skriet atpakaļ aizsardzībā. Rodežorēja Bērķis. Kārtējie 2 punkti. Turpina papildināt savu punktu ražu šovakar. 16 jau Mārtiņam un uz tablo atkal +6. Kā labi piespēle no Pļaunieka, bet tomēr paspēja izsist bumbu Sāga no aizmugurs Čavaram un bumbu atstāja lauku. Jelgavas komandai paliks bumbu uzbrukumā. Kristaps Kanbergs uz ekrānas, Kristaps Gludīts. Čavars saņem piespēli. Justovičs nācis laukumā 2. puslaikā. Pļaunieks, Zēbergs. 3 punkti Zēbergam. Zēbergs turpina dominēt šajā mačā 10 punkti. 3 rezultatīvas piespēles, pārtvērta bumba. Un viņš kopā ar Justoviču rezultīvākie spēlētāji Jelgavas komandā un tālmetienu precizitāte arī Jelgavniekiem 6 no 13. Nav slikti, Mājniekiem 5 no 14. Kanbergs, vēl viens tālmetiens Kanbergam, šoreiz pa galam nesekmīgs. Čavars tur atbloķēja Rozīt, pats pēc bumbas neiekļautāji atstāt laukumu. Veiksmīgi aizsardzībā nospēlēja Jelgavnieki, tad prasās kāds veiksmīgs uzbrukums, lai samazinātu rezultātu starpību, vai pat izlīdzinātu, jo šobrīd 3 punktus šķira abas komandas, kad jau nospēlēts 5 minūtes 3. ceturdaļā. Atgādināsim, bija +11 Valkai. Valkai lielākais pārsvars šajā mačā. Bet redzam, Jelgavnieki atkal nepadodās, līdzīgi kā mačā pret Jēkabpili. Abas šīs komandas ir pierādījuši, ka ir raksturi. Redzēsim, kurai tas būs vairāk šodien. Jelgavnieki ievērojami samazinājuši deficītu, atrodās tikai 1 metiena attālumā. Pļaunieks, tālmetiens un neizšķirts uz tablo. Pilnīgi brīvs Pļaunieks pēc šīs auta izspēles. Tas notika tad, kad laukumu atstāja komandas garākais spēlētājs. Viens no šīs dienas līderiem, Eliots Eliasons ar 5 piezīmēm. Jelgavnieki tā kā pamodušies. Īpaši jāuzteic Zēbergs, tāpat arī Kristaps Pļaunieks. Savus pirmos punktus no spēles šajā mačā. Un panāca neizšķirt. Vēl viena kļūda Valkas komandai uzbrukumā. Jelgavniekiem iespēja izvirzīties vadībā. Alvs Krūmiņš gatavs stāties Kristapa Pļaunieku ceļā. Šobrīd viņam uzdevums spēlēt pret Jelgavnieku saspēles vadītāju. Kristaps Gludīts no tālmetiena līnijas. Kristaps Gludīts neprecīzs un Kanbergs izcīna bumbu Valkas komandai. Jāstās, kurai komandai izdosies pirmā izkustināt šobrīd šo rezultātu, kas ir neizšķirts. Jā, šoreiz paveicās Valkai aizsardzībā. Pilnīgi brīvi viņa atstāja Gludīti, kurš sezonas sākumā šādas metienas nevarēja aizmest garām. Un šeit Krūmiņš parāda savu spēku, savu jaudu uzbrukumā ar saviem kilogramiem. Nospiež vienkārši pretinieku no ceļa un 2 punktu grozā. Gludīts pret Kanbergu. Samainās aizsardzībā Valkas komanda. Zēbergs pret Bērķi. Sarežģīts metiens Zēbergam. Bērķis tur labi notur pozīciju.
Tādā ziņā, kā apgrūtina metienu, nepārkāp noteikums un veiksmīgi aizsardzība Valkas komandai. Jā, uzteica arī Mārtiņš. Tieši viņš bija uzbrukumā. Jā, palabo man sev nevis Edgars Krūmiņš, bet Bērts tieši bija lielisks pēdējā uzbrukumā. Gūstot 2 punktus, un šeit gan ir Krūmiņa caurgājiens, kurš tiek apturēts pirmajā brīdī, un Krūmiņš ar tādu diltīgu mājiņu kustību. Savu panāk, Jelgavai noteikumu pārkāpums, atkal piezīme normu viesiem, un Krūmiņš varēs mest 2 sodu mētienus. Justovičam noteikumu pārkāpums, 3. piezīme Justovičam. Tāpat arī Čavaram 3 piezīmes Jelgavnieku rindās. Jācenšas izvairīties no šī piezīme problēmas Jelgavas komandai. Justovičs šodien labi spēlē aizved, tāpat tās Čavars principā palicis ir vienīgais balsts zem groziem Jelgavniekiem. Rusons atstājis jau laukumu. Valgas komandā nevienam spēlētājiem nav vairāk par 2 personīgām piezīmēm. +4 Valkai, atkal tāds izrāviens mājiniekiem. Redzēsim, kā uz to spēs atbildēt Jelgava. Pagaidām lielākoties spēle arī iet pēc šāda scenārija, ka Valkai ir izrāviens līdz +6, +8, +11. Jelgava ar Allaru spējas to atspēlēt. Redzēsim, kā veiksies šoreiz. Atkal pārtvert bumbu mājiniekiem. Tagad iestrēdzis Jelgavas uzbrukums uz kādu laiku. Tāda iniciatīva Valkas komandai. Krūmiņš dodās caurgainā, ļoti sarežģīts metiens, nav precīzs, un jau Jelgava traucās pretuzbrukumā. Kanbergs. Viņš kā atrada. Andris Vaskans kaut kur tomēr saskatīja noteikumu pārkāpumu Kanberga darbībās. Skatīsimies atkārtojumā. Apšaubām, manuprāt, apšaubāms noteikumu pārkāpums. Jo labi var saprast Kristapu Kanbergu, kurš šobrīd laukumā. Tāpat arī Vars Krūmiņš laukuma malā neapmienāts šo tiesnešu lēmumu. Paglābi Jelgavnieku šajā situācijā tiesneši. Tad Kristaps Pļaunieks uzbrukumā. Floater metiens, tomēr kaut kas ir iemācīts. Kaut ko ir iemācījis treneris Gulbis savam saspēles vadītājiem, ne to vieglāko metienu tiešām realizē. Es jau gribētu Mārtiņu Gulbim bišķiņu aizrādīt, ka ne tikai viņš viens ir mācījis šo floateru metienu, bet Nikolas Mazovs ir daudz gadus pavadījis, tāpat tās arī Jelgavas. Guntars Jonāns arī nedaudz. Es blakus stāvēs arī, kad Kristaps Pļaunieks mācās šo floateru metienu. Ko dara Jēkabs Rozītis? Šī noteikti epizode iekļūs mēneša top 10. Lieliska piespēle, varbūt pat nedaudz neprecīzi, bet Jēkabs Rozītis liek lietā savu augumu. Tā kā Antonijs Deivis. Kaut kas no Antonija Deivis, kaut kas no Kristapa Porziņa. Spēja aizsniegt ļoti tālu bumbu un no gaisa ietriest to grozā tā saucamo gaisiņu paveic Rozītis. Un tagad sāk aktivizējies arī savā laukuma pusē. Atlikusī bumba viņam 8 punkti, ne 10 punkti. 4 bumbas, 2 rezultatīvas piespēles. Arī Jēkabam lielisks mačs šovakar. Tādēļ Rozīts ar bumbu, atdot to Krūmiņam. Vēlreiz pick and roll sadarbība. Jēkab, kur ir danks? Īgo spēle, kur tāda ieņēmusi savu gaitu. Ar daudz uzbrukumiem, daudz metieniem. Bez šāds sulīgs alley-oop danks, jeb gaisiņš. Graziņā mūs ar tevi, Guntar, piecēla, ja negluži kājās. Tad pamodināja nedaudz. Mūsu tembrus noteikti pacēla citos decibelos. Tāpat arī šeit arēnā cilvēki šajā zālē arī pielec kājās, tā kā cerēsim uz šādām epizodēm arī turpmāk. Arī šķiet, ka Valkas komandai tāds psiholoģiski sakala lādiņš. Tālmetiens Jēkabam Rozītim, un arī tas ir precīzs! Pilnībā pārņēmis spēli savās rokās ir Jēkabs Rozītis. Noteikti šis bija pozitīvs lādiņš Rozītim, kuram noteikti šobrīd pašapziņa ir augstāk pa zāles griestiem. Čavars caurgainā, Rozīts aizsardzībā sūta mājās, viņš brauc atpakaļ uz ķekavu Agni. Atpakaļ uz ķekavu Agni, saka Jēkabs Rozītis, nevis uz iecavu, no kurienes nāk pats Jēkabs, bet nedaudz tuvāk Rīgai. Lielisks Jēkabs pēdējās epizodēs, nevaram neslavēt šo spēlētāju, viņš ir visur. Te danks, te atlikusī pumba, te metiens no groza apakš, te tālmetiens un beigās arī bloķēts metiens. Tas jau kāds 2 top epizodes vienā spēles ceturdaļā. Pāris minūšu laikā Jēkabam Rozītim. Danks būs noteikti par bloku. Vēl jāvērtē žūrijai. Tagad Jelgavas uzbrukums gludīts pār rokām. Nav precīzs bumba pie Kalvja Krūmiņa un iespējas Valkai palielināt pārsvaru. Sāksies pēdējā minūte 3. ceturdaļā. Izteikti varam redzēt, kur ir problēma Kristapam šīdienas spēlē. Ļoti spēcīgs pretspēlētājs Kanberga personā. Fiziski nospiež Kristapu. Viņš iesāk caurgaiens, kurus nespēja pabeigt un tālāk jau samocīt metienu. Līdz ar to nejūtās savā ādā Kristaps gludīts, jo lielais Kristaps Kanbergs, kas šobrīd ekrānos ir viņam
ļoti apgrūtinājis dzīvi šovakar. Nostaigās gan pašam lielajam Kristapam, nākamajā pretuzbrukumā. Pēc Šuļauskas caurgājiens, tālāk Zēbergs. Justovičs uz groza apakšu, 2 punkti. Andrim Justovičs parāda, ka varbūt bīstams arī tuvāk grozam par 6,75 metriem. Un viņš samazina rezultātu starpību. Alfs Krūmiņš, Edgars Krūmiņš. Lielisks Krūmiņš sadarbība, Krūmiņu uzbrukums. Kā uzzīmēja Varis Krūmiņš malā. Tā abi Krūmiņi. Viens Krūmiņš iedod otram Krūmiņam vārti. Tieši tā. 10 sekundes vēl 3. ceturdaļā plus 9 Valkai. Šuļauskas devās caurgājienā pret viņu piezīmi Kristo Sāgam, bet tikai 4. komandas piezīme Valkai. Kristo zina situāciju uz tablo, kas ir jāzina jebkuram spēlētājiem laukumā, gan punktos, gan laika ziņā, gan arī piezīme ziņā. Tāda gudra piezīme. Paliek vēl 5,5 sekundes Jelgavai, lai samazinātu rezultātu starpību 3. ceturdaļā. Gludīts ievad bumbu spēlē, Steinbergs caurgājienā. Kļūdās piespēlē Steinbergs. Kambergs no centra līnijas. Nedaudz pietrūkst Kristapam Kambergam. 9 punktu pārsvars viņiem. Arī 3. ceturdaļu ar 3 punktu pārsvaru uzvarēja Valkas komanda. 1. ceturdaļā pa 1 punktu labāk bija viesi. Un tālāk jau labāk veicās mainiekiem. Tad Rozīts aktīvs otrā puslaikā. Pirmais mētiens ceturdaļā nav precīzi, bet atgūst bumbu Kalvs Krūmiņš. Krūmiņu un Rozīšu divas ļoti labas sadarbības. Bija pa pamatu Valkas komandas izrāvienu. Tā jau Jurijs Aleksējevs. Veiksmīgs caurgājiens. Un 13. punkts Jurijam. Jurijs tuvojās lēnām savai punktu gūšanas normai. Aldars LBL līgas spēlēs. 16 punktus spēlē gūst Jurijs. Rezultīvākais spēlētājs šo sezonu visā līgā. Veiksmīgā aizsardzība Valkas komandai, bet bumba paliek viesiem. Jānis Bērziņš. Ievad bumbu spēlē. Agnis Čavars. Kristaps Pļaunieks. Gludīts. Vēl no krīs. Pārkāpt noteikums pret Gludītu. Gludīts pie punktu gūšanas šovakar vēl nav ticis. Lieliski pret viņa aizsardzībā darbojās Kristaps Kambergs. Tad arī Valmo Krīsa. Gan fiziski nospēlē. 95. gadā dzimis, 95. gada beigās Kristaps Gludīts un 74. gadā Valmo Krīsa. Kristapam Pļauniekam tālmetiens, tas nav precīzi, Jurijs Aleksējevs ar 7. atlicošo bumbu iegūst zem groziem šovakar un Kristaps Kambergs iesāk Valkas komandas uzbrukumu. Rozīts. Krūmiņš. Un viņš turpina spēlēt tā bumbu. Aleksējevs veido aizsegu, tur aktīvi Jelgavnieka aizsardzība, bet labi, bumbas kustība. Tomēr Aleksējevs netver bumbu pretuzbrukumu iespējas Jelgavniekiem. Nu, tur labs lēmums Kristapam Kambergam bija iespēja Jelgavniekiem izveidot pretuzbrukumu, kādu pārsvaru. Kambergs taktiskā piezīme. 4. piezīme Kambergam, viņš dodās izglāba varbūt komandai punktu zaudējumu vai arī kādu bīstamu situāciju savā laukuma pusē, pats nopelnot tādā veidā 4. piezīmi. Turpina no tāmtien līnijas uzbruk Gludīts, turpina to darīt nesekmīgi. Nu, viena atlicošā bumba, viena rezultīva piespēle. Tāda šobrīd ir Kristapa Gludīša statistika. Atgādināsim, ka rezultīvākais Jelgavas komandas spēlētājs šajā sezonā, bet šovakar nav atradis savu spēles ritmu, ko viņš turpina. Šobrīd rezultātu starpību palielināt mājnieki. Pļaunieks sāsina situāciju, Krūmiņš pārkāp noteikums. Kalvim Krūmiņam arī 4. piezīme. Arī viņš šobrīd dodās uz savas komandas soliņu. Pietaupīs spēles izšķirošiem notikumiem. Vārs Krūmiņš, viena no savas komandas līderiem. Sāgi jūsu ekrānos. Šodien arī labi darbojās tieši pret Kristapa Pļaunieka aizsardzībā. Arī Pļaunieks. Pļauniekam 8 punkti, 3 atlicošās bumbas, 3 rezultīvas piespēles. Un šeit problēmas nelielas ar rezultātu tablo. Galniņš atjauno pareizi rezultātu.
spēle varētu turpināties. Alvis Kaufmans atbildīgs par kārtību šīs dienas spēlē, spēles komisārs, spēles tiesneša Andris Vaskāns, Kristaps Kārlis Rutkovskis un Ritvars Helmštens. Šie četri vīri brigādi šobrīd atbild par to, lai viss notiktu pēc noteikumiem, viss pēc LBL nolikuma. Justovičam pustāls metiens, Justovičs ir precīzs. Jelgavnieki aktivizējušies aizsardzībā pa 2, iet virsū Sāgiem. Iespēl Rozītim. Aleksējevs brīvs no pustālās distances, un Aleksējevs turpina būt precīzs. Aleksējevs 15 punkti. Tātad 16,8 punkti viņa vidējā rādītāja. Es domāju, ļoti tuvu tam, lai viņš sasniegtu arī šovakar Jurijs Aleksējevs. 13 punktu pārsvars mājiniekiem. Tad nopietna krīze šobrīd Jelgavniekiem. Gludīts 1-1 pret Rozīti un pirmie 2 punkti Kristapam. Sāg nesteidzīgi iesāk Valkas uzbrukumu. Viņiem, protams, šobrīd labākās pozīcijās nekā Jelgavnieki. Nav kur skriet, jāspēlē droši. Aleksējevs uzgroza apakšu. Veikls pagrieziens pa galu līniju. Jurijs Aleksējevs metiens nav precīzs. Pats īstina augstu bumbu. Adresē to Berķim. Un Berķis to adresē Jelgavas komandas rezervistu Soliņam. Kļūdās Mārtiņš Berķis tur. Veiksmīga epizode. Jelgavniekiem. Grūti šobrīd viņiem klājās Čavars 5. numura pozīcijā, spēlētājs, kur augums pat nav 2 metri. Un jācīnās šobrīd viņam ir ar Juriju Aleksēju, kurš kā 2,05 centimetri garš un no kilogramos nedaudz smagāks. Kristapu 2 cīņa, Gludīts pret Kānbergu. Uzgroz apakšai dodās Gludīts, 2 punkti, noteikuma pārkāpums. Valkas komandai, Kristapam 4 punkti pēc kārtas. Un iespēja gūt arī 5. Jā, kopumā šajā duelī pārāks ir Karambergs šajā Kristapa 2 cīņā, bet šajā pēdējā epizodē Gludīts lieliski izraustīja savu pretspēlētāju. Šodien ļoti agresīvi viņa sēdz Karambergs, tieši apturot metieni, varbūt pat provocējot Kristapu doties caurgājienā. Apzinoties, ka spēcīgākais ierocis Gludītim tomēr ir tālmetiens. Šoreiz Kristaps ļoti mērķiecīgi devās caurgājienā ar vairākām virzienu maiņām, tempa maiņām. Apspēlēja savu pretspēlētāju, 2 punktu ar sodu, Jelgava pietojās līdz -9. Gludītim iespēja vēl samazināt rezultātu starpību sodu metienu. Tas ir precīzs un 3 punktu gājiens. Tā kā rezultātu starpību samazināt līdz -8. Bija jau vienbrīd -13. Tā kā redzēsim, kā šī cīņa beigsies. Jelgava turpina nepadoties, turpina cīnīties. 6,5 minūtes jāspēlē pamatlaikā. Pļaunieks gandrīz aplaupa Sāgi. Kā mēs zinām, sportā gandrīz neskaitās. Sāgi gandrīz. Vēl viens gandrīz. Un šeit pavisam traks metiens, ja tas būtu grozā, tad mēs varētu pasludināt Valku par uzvarētājiem. Šī būtu viņu diena. Gludīts pret uzbrukumā, Berķis ceļā, bet tas netraucē Gludītim gūt jau 7. punktu pēc kārtas bija. Un pirmie 7 punkti Kristapam šajā mačā. Mārtiņš Gulbis noteikti gribētu prasīt, kur tu biji agrāk, dēls? Mārtiņš nav tādā vecumā, lai kāds spēlētājs sauc par dēlu. 3 gadus atpakaļ kopā vēl spēlēja VF kadetu komandā. Ne 3, bet 2010. 11. gada sezonā. Tāpat arī Kristaps Pļaunieks tajā komandas sastāvā, kā Mārtiņam Gulbim. Domāju, pirmās sezonas varbūt bija tā īpatnēja varbūt savus bijušos komandas biedrus sākt trenēt, bet redzam, ka ar to viņš ir ticis galā un spēlētāji respektē. Šobrīd jau speciālisti autoritāti ir iekarojis. Un pateicoties vislabākais veids, kā skarbs vīrs tāds īstenībā. Jā, pēc skata varbūt nepateiks, bet kad pakomunicē ar viņu, tad saprot, ka patiešām aug mums viens Žeļko Bradovičs. Vai kaut kas tam līdzīgs laukuma malā. Un šeit labs caurgājiens Kānbergam, tas nav precīzi kopīgām pūlēm, bumbu tomēr savāc Valkas spēlētāji, piezīme Pļauniekam un šeit nepatīkams sadursmes. Šķiet, ka Kānbergs ir sasits galvu, saskrienoties iespējams pat ar savu partneri, bet šajā burzmā viņu iegrūda Kristaps Pļaunieks. Jā, tieši Aleksējevs ceļos ieskrēja viņš, šeit varēja būt abiem diviem nopietnāk savainojumi, tagad cerēsim, ka viss būs kārtībā. Šeit gan var spēlētājs varbūt kādu galvas un kakla savainojumu, savukārt tas basketbolists, kuram šādi ieiet kāja apakšdaļā, var gūt kādu ceļgala savainojumu. Ceļgala traumas ļoti bīstams tieši tā. Es nedomāju, ka Kristaps neapzināti. Mums apzināti pārkāpt noteikums, bet ne lai radītu kaut kādas šādas sekas. Vienkārši bija Kānbergs varētu uzreiz uzbrukt grozam un
Pļaunieks tādā veidā izglāba 2 punktu zaudējumu savai komandai. Turpinās Valkas komandas uzbrukums. Kanbergs, Aleksejevs uz groza apakšu, pat 2. Tomēr izvēlās iet virsū pretspēlētājiem Jelgavas komanda, sevišķi Aleksejevs, kuram liels auguma pārsvars. Noteikuma pārkāpumu fiksē Andris Vaskāns. Un interesanti, vispirms bloķēts metiens Agnim Čavaram. Skatāmies atkārtojumā šeit ar kreiso roku izglāba situāciju. Bloks un pie piezīme normas ir noteikuma pārkāpums. Centās glābt situāciju uzreiz Valkas komanda, bet Edgars Krūmiņš, manuprāt. Šķiet, ka Krūmiņam noteikuma pārkāpums vai arī Kanbergam. Un jebkurā gadījumā iespējas Jelgavai pietuvoties līdz -4. Un laiks, redzat, vēl pietiekoši daudz, 5,5 minūtes. Un tā vien šķiet, ka kārtējā aizraujošā spēle ar intriģējošām beigām būs LMT straumē. Pirmais sodmetiens Čavaram gan nav precīzs. Agris arī šodien klusāks, 3,5 bumbas, bet, kā jau Gunter tu minēji, tomēr nāks cīnīties ar smagākiem un garākiem pretiniekiem. Arī metiens nav aizgājis šodien Čavaram, vairākas reizes brīvs uzbruk no tālumtienu līnijas. Šodien neveicās. Labi izpildu principā tālumtienas Agnis Čavars, un šodien ir 1 no 2, tāpat 0 no 3 2 punktu metieniem, un tad jau trešā iespēja mest sodu metienu. Pirmās 2 bija neprecīzas, tā ir precīzi, un tad būs protokolā 1 no 2. Kopumā 68% sodu metējs Agnis Čavars, 2. sezona viņam Jelgavas komandā, pirms tam spēlējis arī Baronā pie treneru Gulbi, tā kā ļoti labi pazīst šo speciālistu vai arī šo spēlētāju viens otru. Viņš brauc ar saviem spēlētājiem no Latvijas no Valmieras uz Jelgavu, no Jelgavas uz Igauniju. Tā arī Mārtiņš Gulbs no Rīgas uz Jelgavu pārcēlies līdzi, ņemot sev uzticams spēlētājs. Tas ir raksturīgi visiem treneriem. Kā mēs zinām, Ramūns Butauts bez Mažūta nekur nebrauc. Savulaik, jā. Tāpat arī Rikardo Māršs spēlēja iespējams visās viņa komandās. Tā kā katram trenerim, līdzīgi kā arī parastā biznesā, kad kāds priekšnieks maina savu amatu, maina kompāniju, tad arī viņa komanda parasti pārceļās līdzi. Tā kā tas viss ir saprotami. Treneri uzticās arī pārbaudītiem kadriem, ar kuriem ilgāk laika ir bijusi laba sadarbība. Pļaunieks aizmet garām no pustālās distances un Krīsa. Redzējām, cik augstā liecienā Valmo Krīsa savā atlikušo bumbu, starp citu par Krīsu. Pāris vārdos. Viņš spēja tik ilgi saglabāt sportisko formu, tāpēc, ka uztur ļoti dzelžainu, drastisku diētu. Viņa meita ir ļoti liels talants daislidošanā. Tāda informācija man pienāca. Kaspars Ciprus kopā ar Valmo Krīsu spēlēja Rakvers komandā kādu laiku atpakaļ šeit. Neveikšanas uzbrukums. Rakvers cīsiņas neēd. Jā, viņš Rakvers cīsiņas neēd. Un tiešām viss viņa režīms ir pakārtots tam, lai meitai attīstītos daislidošanas karjeru un arī līdz ar to diētas un tā tālāk. Tā kā Valmo Krīsa ļoti stingru raksturu apveltīts spēlētājs, un tieši tāpēc 41 gada vecumā viņš jau var spēlēt pietiekoši augstā līmenī, līdzīgi kā Stīvs Nešs. Savos pēdējos gados vispār lielākoties karjerā ēda vien brūnos rīsus un īpaši pagatavot vistu, un tieši tāpēc viņš spēja tik ilgi spēlēt. Un šeit ātrais pretuzbrukums Valgai. Kārtējā kļūda Jelgavai, kas nonāk līdz pilnīgi brīvam metienam, un mūsu stāstu varonis ir tas, kurš noslēdz ātro pretuzbrukumu. Viegli 2 punkti Valkas komandai un kārtējā neatgriešanās aizsardzībā. Vai tad ļoti sāpīga kļūda? Sāpīgi garām aizmest metiens, jā, vai kāds bija pirmajā puslaikā. Tad Pļaunieks, Čavars, Zēbergs. Zēbergs neprecīzi. Labi bumbas kustība, bet pietrūkst paša galvenā. Precīzi metieni. Kāls Krūmiņš nesteidzīgi iesāk savus komandas uzbrukumu. Kanbergs. Rozīts. Aleksejevs aktīvi pieprasa bumbu, to arī saņem, var spēlēt 1-1, tomēr piespēl Krīsam. Krīs no tālumtienu līnijas nav precīzs un bumbu pie Pļaunieka. Ātrais pretuzbrukums Jelgavai. Pļaunieks tomēr piebremzē spēli, redzēdams, ka skaitliskais pārsvars nav izveidojies. Tagad pozicionāla spēle. Justovičs pret Rozītu. Šeit, protams, pārsvars ir Andrim piezīme Jēkabam un varēs mest 2 sodmetienus Jelgavu. Tā kā vēl nekas šajā mačā nav beidzies. Vēl jāspēlē 3 minūtes un 20 sekundes, un Jelgavai iespējas pietuvoties līdz -5. Vidēji 6 punkts. Aldars LBL spēlēs gūst Andris Justovičs. Šodien ievērojami pārsniedz jau šo rādītāju. No sodmetienu līnijas arī precīzs. Jelgavas basketbola sistēmas arī audzēknis Andris Justovičs, tāpat kā viņa brālis Gats Justovičs, kurš šobrīd ir treneris asistents Mārtiņam Gulbim. Uz brīdi Andris bija nonācis Saldus komandā pagājušā sezonas sākumā, bet tagad atgriezies jau Jelgavā, jau pagājušās sezonas otrajā pusē pavadīja savā dzimtajā klubā.
Samazina vēl pa 2 punktiem rezultātu starpību. Justovičs 5 punktus, šī ir komandas. Kalvs Krūmiņš, Aleksejovs veido aizsegu. Aleksejovs netiek garām Čavaram, meklē partners, tomēr izšķirās pats pa tāmetienu un precīzi Jūra. Nu. Uzmet šo metienu. Tā kā Jelgavas uzdevums paliek vēl par krīpatiņu grūtāks. Jelgavai pēdējais brīdis ir sākt vērst notikums laukumā sev par labu. Kristaps Pļaunieks iesāk uzbrukumu pats ar savu ātrumu, tiek garām vairākiem pretspēlētājiem, netraucēt 2 punktu Kristapam Pļauniekam. Nu, viens solis pretī uzdevumam spērts, tādi jānotur aizsardzību Jelgavniekiem. Krīsa. Interesanti, ka Valmo Krīsa šādos brīžos spēlē ar seju pret grozu uz ātrumu, mēģinām spēlēt savu pretspēlētāju, bet pietiekoši kustīgs kājās ir Krīsa. Redzam, kāds doubles šeit no Jelgavas puses un kādu metienu realizē Aleksejevs. Piespēle lieliski no Krīsas, kur gandrīz tik pārtver, bet viss beidzās labi. Jūram 19. punkts un uz tablo atkal +8. Nu, ļoti aktīvi uz aiz perimetra aizsardzībā bija Jelgavnieki. Pļaunieks tāmetiens, un Kristaps Pļaunieks izlēms ņemt visu savās rokās un pats risināt jautājums. 5 punkti pēc kārtas Kristapam. Aktīvi uz perimetra sedz Jelgavnieki. Galvenais neaizmigt kādam grozā apakšā, norotēt kāds bija iepriekšējā reizē, kā Jurijs Aleksejevs gūd 2 punktus. Gludīts. Noguļa aizsardzībā, Kambergam metiens, atlecošā bumba atkārtots metiens un Jelgavnieki atsitās. Pārcentās Kambergs atkārtotajā metienā, nebija viņš labā pozīcijā, Gludīts kļūdās. Bija vairāk brīvu partneri, Kristaps domāja mest, pārdomāja, bet bumbu piespēlēja pretiniekam rokās un Valkas izredzes atkal palielinās. Kaut gan +5, pusotru minūti jāspēlē, kļūdās arī mājnieki. Redzam, cik nervozas spēles beigas. Tiešām, lai arī Valki ir vadībā, bet lūk, kādā situācijā kļūdās un atkal jāatgriežas savā laukuma pusē mājniekiem. Abām komandām tāds druģains darbības uzbrukumā. Līdz ar to kļūdas ļoti svarīgi gūt. Es domāju, Valkas komandai, kad 1-2 uzbrukums sekmīgi vajadzētu noteikti pārliecība jau būtu daudz lielāka. Jelgavniekiem ar 1-2 veiksmīgiem uzbrukumiem nepietiek. Pietiek ar 2 metienu starpību. Šobrīd šī ir abas komandas, bet, protams, ļoti svarīgi nospēlēt arī savā laukuma pusē, kad Justovičs pret Rozīti. Viss kļūdās Valkas komanda. Uzbrukumā sarežģīts metiens Kambergam. Kambergs nav precīzs. Bumba pie Justoviča. Traucās pretuzbrukumā Jelgava. Pēdējos 2 uzbrukumos viņi nav tikuši līdz metienam. Gludīts no stūra nav precīzs. Kristapam Gludītim 2 kļūdas un neprecīzs metiens. Pagaidām tā vien šķiet, ka šī nav Kristapa Gludīša diena, bet vēl jāspēlē 45 sekundes. Arī Mārtiņš Bergs gandrīz pazaudē bumbu, kas notiek ar Valkas spēlētājiem. Šādā brīdī sāk trīcēt rokas pilnīgi visiem, tāda sajūta. Šeit Kambergs sāsina spēli, Aleksejevs pustālais metiens, Jūra ar pārliecību. Varbūt uz Siventiņa aizstājēja pēc pāris gadiem. Tikmēr 31 sekundi jāspēlē, +7. Jelgavas uzbrukums sarežģīts metiens, visu labi izdara Kristaps Pļaunieks. Ieiet Jurija Aleksejeva ķermenī, Aleksejevs arī atzīstās kā pirmklasnieks pie direktora. Es vainīgs, piedodiet, sorry, piezīme. Viss kārtībā, 2 sodu metieni un jāturpina spēle. Kristapam Pļauniekam iespēja samazināt rezultātu starpību. Uz sodu metienu līniju šovakar 1 no 2 Kristapam. Vismaz Kristaps augstasnīgs sodu metienu izpildītājs. Sezonā 81% viņa precizitāte. Šoreiz pirmais precīzs. Noteikti jāpārkāp noteikums Jelgavas komandai. Principā jau līdz spēles beigām, līdz 4. beigām var spēlēt Valkas komandu. Laiks, protams, viņiem spēlētāju maiņa Jelgavnieku rindās. Tāda aizsardzības speciālistu lielāka sūta laukumā. Mārtiņš Gulbis ļoti mazu augumā un tādu aso kājās Šuļausku. Nepārkāp noteikums Jelgavnieki, cenšas tīri atņemt bumbu. Tagad tas nav izdevies, apzinās noteikumu pārkāpums no Zēberga. Centās tādu ierasto taktiku veikt Mārtiņš Gulbis un viņa komanda. Pirmā sekundes iet ļoti agresīvi pa 2 virsū uz bumbu, cenšas to pārtvert, piespiest pretinieku kļūdīties. Un tikai tad pārkāpt noteikums, ka tas nav izdevies ar pirmajās 5 sekundēs, jo bieži vien pretinieks var gaidīt šo piezīmi un izdarīt kādu lieku kustību, un ja aizsardzība neiet uz noteikumu pārkāpumu, tad var rasties problēmas, kā piemēram tagad.
Jā, tur gludīts ap Pļaunieku. Katrs pieskārās pareizai bumbai, tomēr neizdevās pārķert. Tālāk jau noteikuma pārkāpums. Un, nu gan Jelgavas komandi sasnieguši piezīmi normu. Un jāmet būs soda metieni. Un Mārtiņš Berķis jau ieņem vietu uz soda līnijas. Alaž ļoti labs soda metienu izpildītājs ir bijis Mārtiņš Berķis. Šodien arī 5 no 6. Nu, karjerā arī tāds izteikts soda metienu speciālists. Redzēsim, kā veiksies tagad. Pirmais pārliecinošs grozā apstiprina viņš savu snaiperu reputāciju. Nu, 2 metienu starpību uz rezultātu tablo. Nu, jā, šo soda metienu Berķis. Jelgavas uzdevumu izglābt šo spēli. Padara praktiski neiespējami. Precīzi 3 metieni vajadzīgi Jelgavniekiem. Pretī neielaižot nevienu. Un atlicis mazāk par 14 sekundēm. Spēlēt Pļaunieks, piespēl Gludītim. Gludīts no tālmetienu līnijas. Gludīts ir precīzs. Nu, jāsais vai nebūs pavēlu šis precīzais uzbrukums. Ātrs noteikuma pārkāpums jau no Šiļausku puses. Paliek it kā uz tablo tikai -4, bet redzat arī laiks ļoti maz. 8 sekundes, turklāt 2 soda metieni jāmet mainieku komandai. Šiļauskam piezīme, Kristos Sāga varēs stāties uz soda metienu līnijas. Tā kā uzdevums Jelgavai vēl joprojām ļoti sarežģīts, turklāt minūtes pārtraukumu arī vairs nav viesu komandai. Nu, Sāga 84. Sāgam 84% precizitāte no soda metienu līnijas. Pirmais precīzs. Arī otru realizē Sāge. Jā, Berķim 81%, Sāgam 83%. Saviem labākajiem snaiperiem bumbu nogādā Varis Krūmiņš un Valkas komanda, un tas viņiem atnesīs uzvaru. Uzvar arī izcīna Mainieku komanda 86-80.